Nu, sveikiņi! Šogad gan nav ābolu gads, bet vienalga kaut kas no āboliem ir, un pirmie āboli ne īsti ēdami, ne īsti kam. Tātad gatavojam ābolu etiķi, kas tiks izdzirdināts pa ziemu vistām, cāļiem jaunajiem un visiem pārējiem. Tā. Kā es to gatavoju? Pagājuši gadu īstenībā uz kaut kādām manām plus mīnus 200 vistām 15 litri bija pa maz. Tātad praktiski uz sezonu, uz vistu man aiziet apmēram litrs, jā, uz vienu vistu. Nu tā vidēji, jā, lieta tāda, ka es jau nezinu tieši etiķa stiprumu, jā, koncentrāciju. Un tāpēc es to daru uz garšu. Vistā mēs pieņemsim pie dzeramā ūdens pielēju etiķi, padzeros pats, pagaršoju, lai nav tā, kad stipri nepatīkami skāps, viegli skābumu garšu un viss tas dzer nedēļu. Tas ir, tur ir aminoskābes un tāpat tās ābolu etiķī daudz kas vajadzīgs priekš putniem, jā. Nu tālūk, es sevišķi daudz nesaspringstu, galīgi sabojātos, kuriem ir lieli pūvekļi, es, protams, nometu malā, ja ir mazs iesitums, brūnums, viss aiziet, ābolus nemazgāju netīru, vienkārši izspiežu. Sulspieda man ir šitāda, tā ir tāda, priekš mājas apstākļiem, bet, pilnīgi pietiek. Šeit tā tad ir saspiestā svaigā, ņemšu nost pirmās lielās putas un kas ir nevajadzīgais, tad es pieliešu ūdeni, kaut kāda neliela daļa, domāju, kaut kādu 1/5 daļu no visas sulas, lai ir spēcīgāks, un arī cukuru. Plānojies uz šitādiem 20 litriem kaut kādu kilogramu cukuru. Daudz cukura nevajag, rūkšana sāksies tāpatās, tātad noņemu putas, samaisu ar ūdeni, uztais cukuru ūdeni, ielēju iekšā spainī, pārlieku virsū marli, lai nelien šitie te mušiņas un visi pārējie iekšā, un vienīgais tas, kad ir jāmaisa nedēļu, un pārmaisa un ņem tik putas nost katru reizi, dienā 1-2 reizes pārmaisa, lai pelējums neveidojās un viss. Tā kā jau rūkšana ir sākusies, tad pārlēju burkās, 3 litru burkās salēju visu iekšā, un kaut kādu mēnesi stāv man viņas arī siltumā, un izveidojās etiķis. Pēc tam es to etiķi salēju pudelēs, aizskroju ciet un uz pagrabu nost. Tā kaut kā, jo nopirkt, teiksim, ja man ir 20-30 litri jānopērk ābolu etiķi veikalā, maķenīt pa dārgu. Šeit man ir tikai drusku cukurs un drusku elektrības patēriņš. Tā kā tā ir vajadzīga lieta, un nav obligāti jāpērk veikalā. Dārgs ābolu etiķis putniem var vienkārši uztaisīt to pats. Tā kā tā pagaidām.